Labdien! Šodien mēs ar jums parunāsim par polinoma sadalīšanu reiznātājos un izrunāsim tieši grupēšanas paņēmienu. Tagad jūs uz ekrāna redzat izteiksmi, kurā mēs redzam, ka ir vienādi reiznātāji katram elementam, starpības elementam. Tātad, par ko es runāju? Tad jūs redzat, ka šeit, piemēram, ir kopīgā daļa, kopīgais reiznātājs A plus D. Un šeit arī ir A plus D. Tātad, ko es varu izdarīt? Es varu iznest pirms iekviņas kā reiznātāju veselu iekavu, veselu izteiksmi A plus D. Ja kas, iznešanu pirms iekaviņas, tātad reiznātāja iznešanu pirms iekaviņas, es stāstīju iepriekšējā video, kur ielikšu beigās linku uz to video. Tātad jūs varat redzēt, ka A plus D ir vienāda daļa, tāpēc sanāk, ka es to vienādo daļu uzrakstīšu pirms otras iekaviņas. Tātad kopīga iekaviņa A plus D, kur viņi ir, tātad es to uzrakstīju, un tagad man jādabū tā otra iekaviņa, tātad iekaviņa ar to, kas man palika. Tātad, ko es daru? Es bērniem pārsvarā saku, tātad jūs paņēmāt to A plus D, tātad jūs varat viņu aizsekt ar pirkstiņu, vai pirkstu, vai kaut ko citu pildspalvu, tātad, ko tālāk jūs darat? Jūs skatāties uz to, kas palika. Tad mūsu gadījumā palika Y. Tad es viņu rakstu. Pēc tam es rakstu to zīmi, kura ir starpības elementiem, tad kur ir mīnus zīme, un tagad aizsedzu A plus D. Un man paliek šis četrinieks. Tad mīnus 4. Nu, kur mana iekaviņa tagad ir dabūta. Un es redzu, ka man ir iekava reiz iekava, tātad izteiksme ir sadalīta reiznātājos. Šis piemērs bija diezgan tāds viegls. Tagad mēs drusciņ parunāsim par grūtāko piemēru. Kāpēc viņš būs grūtāks? Jo šeit jūs uzreiz varat redzēt, ka šeit nav tās vienādas iekaviņas, tātad mums viņu jādabū. Ko es daru? Pārsvarā, lai dabūtu to vienādo izteiksmi, tad mums jāsagrupē. Tāpēc arī metode saucās grupēšanas paņēmiens. Kā es varu to izdarīt? Es ņemu un skatos uz izteiksmēm. Piemēram, es ņemu pirmo elementu un sagrupēju ar otru. Pēc tam es ņemu otru elementu un sagrupēju ar muldu. Ņemu trešo elementu un sagrupēju ar ceturto. Tātad pirmais, otrais, trešais, ceturtais. Tālāk, piemēram, ja es redzu, ka nekādu kopīgo reiznātāju nav, es nevaru neko iznest pirms iekaviņas, tad es ņemu, piemēram, pirmo, trešo un otru un ceturto. Un tad skatos, ko es varu iznest pirms iekaviņas. Ja arī šīs paņēmiens tad neder, tad ko es daru? Es ņemu pirmo un ceturto un pēc tam otro un trešo. Nu, ļoti reti mēs ņemam to pirmo, ceturto, otro un trešo, jo sanāk, ka ar tiem pirmiem diviem mums pietiek. Pārsvarā mēs izmantojam tikai grupēšanu pirmais, otrais, trešais, ceturtais vai pirmais, trešais, otrais, ceturtais. Tā, nu, piemēram, es paņemšu to pirmo, tātad sarkanās līnijas, paņemšu tāpēc arī sarkano krāsu, un tagad es redzu, kur es ņemu šo pirmo izteiksmi, kur šeit man būs otra izteiksme, un sanāk, es skatos AX plus AY. Es redzu, kopīgā daļa ir mainīgais A, vai burtiņš A, lai vieglāk jums varētu saprast. Jums būtu skaidrāk. Es rakstu A, atveru iekviņu un tagad skatos, kas man palika. Man palika X plus Y. Super. Tā, tagad skatos. Šeit man ir plusiņš, šeit man ir plusiņš, un tad zīmes neko nemainu. Pēc tam es parādīšu, kā būs ar mīnusiem. Tātad rakstu plusu un skatos BX plus BY. Tātad kopīgais man ir B.
Tāpēc rakstu, kas man paliek, tad x plus y, rekur, un dabūju to sākotnējo izteiksmi, kuru es jums stāstīju. Tad vienādas iekaviņas. Tā, ko es tagad varu izdarīt? Nu, es varu, protams, iznest iekaviņu kā reizinātāju pirms iekavas. Tātad rekur man būs x plus y, un paliek man a plus b. A plus b. Nu, rekur izteiksmi sadalīta reizinātājos, super, ir reizināšana un reizināšana. Tātad iekaviņa reiz iekaviņa. Tā, tālāk varbūt izrunāsim arī šo piemēru, jo, kāpēc? Jo šeit, pirmkārt, mēs negrupēsim pirmais, otrais, kāpēc? Ot, skatieties, rekur šeit man ir x kvadrātā plus y. Es redzu, ka nekā kopīgā nav. Tātad, es nevaru sadalīt reizinātājos. Tāpēc, ko es daru? Es ņemu, piemēram, pirmo un trešo elementu, otru un ceturto. Un, lai, piemēram, jums būtu vieglāk, es viņus pārakstīšu, lai būtu viņi blakus. Sanāk, ka x kvadrātā mīnus xy plus y un mīnus x. Tā. Skatīsimies tālāk. Nu, redzu, tagad x kvadrātā mīnus xy kopīgais ir x. Iznesu viņu pirms iekaviņas, un man paliek x mīnus y. Un tagad skatos atlikušos divus elementus. Un tagad man paliek plus y un mīnus x. Bet es redzu, ka tā nav tā pati iekaviņa. Man iekaviņā ir x mīnus y, bet tur ir y mīnus x. Tātad, ko es daru? Es saprotu, ka man vajag samainīt zīmes, jo ir plus, bet vajag mīnusu, vai mīnus, bet vajag plusu. Tāpēc es rakstu mīnus zīmi, un kas man paliek tagad? Man paliek ne tie paši plus y un mīnus x, bet tagad man būs x mīnus y, jo es taču samainoju zīmes, lai man būtu divas vienādas iekaviņas. Vienāds, un tagad es varu iznest iekaviņu kā reizinātāju, un paliks man x mīnus 1. Tad, kāpēc mīnus 1? Es stāstīju iepriekšējā video, ja kas tur vajag, var paskatīties, ja vajag, protams. Tā, viss izteiksme sadalīta reizinātājos, super, mums ir iekviņa reiz iekviņa. Tā, un paņemsim, piemēram, vēl vienu piemēru. Tad es tagad jums parādīšu, ka, ja mēs ņemam, piemēram, pirmo elementu otru, vai arī pirmo trešo, rezultāts nemainās. Tātad, neatkarīgi no tā, kādu grupēšanu mēs izmantojam, rezultātam jābūt vienam un tam pašam. Tā, tāpēc, ko es daru? Es jums parādīšu, kā es grupēšu, bet nestāstīšu tik sīki. Tā, un, piemēram, šeit es paņemšu pirmais, otrais, trešais, ceturtais. Nu, tad skatos, ka pirmajam es varu iznest 2b, man paliks 2b mīnus 5. Un šeit es uzreiz redzu, ka man ir mīnus plus, kur šis mīnus ir un šis plus. Bet iekaviņā man ir plus un mīnus. Tāpēc, ko es daru? Es uzreiz mainīšu zīmes. Kamdēļ man mocīties pēc tam ar iekaviņām un vēl pārrakstīt kaut ko. Uzreiz rakstu mīnus un skatos, ko es varu iznest pirms iekaviņas. Tad redzu, ka es varu iznest 3y un man paliks. Bet tagad ļoti uzmanīgi. Es mainu zīmes. Tātad man bija mīnus 6by, tad tagad būs 2b. Bija plus 15y, tagad būs mīnus 5. Tā. Nu, tagad atliek tikai pārrakstīt to iekaviņu. 2b mīnus 5. Un atliek man tikai 2b mīnus 3y. Dabūju rezultātu. Ja es, piemēram, grupēju pēc metodas 1, 3, 2, 4, ko es tagad daru? Nu, es skatos. Aha, varu iznest pirms iekaviņas 2b, man paliek 2b mīnus tā.
3y. Super. Bieži vien, nu labi, varbūt ne tik bieži, kā varētu būt, bet pateiksim dažreiz. Ja mēs mainam to grupēšanas metodi, tad mums varbūt nevajadzēs arī mainīt zīmes. Tad ir iespēja, ka mēs dabūsim plusu, un sanāk, ka nevajadzēs tur iekviņas izmantot un zīmju mainīšanu. Bet tas varētu būt dažreiz, vai arī bieži. Tas ir atkarīgs no tieši piemēra. Tā, un ja skatāmies uz to otru elementu un ceturto, tad tur mēs iznesīsim arī šeit mīnusu un iznesīsim 5 un viss. Tā, mums paliks 2b un mīnus 3y. Super, tagad pārakstam un uzreiz iegūsim rezultātu. Tātad 2b mīnus 3y. Tad pārakstam iekviņu, reizinātāju, un paliks 2b mīnus 5. Tad jūs redzat, ka šeit mēs ieguvām vienu un to pašu rezultātu. Tikai reizinātāji samainījās vietām, bet mēs zinām, ka tik un tā reizināšanas rezultāts būs viens un tas pats, un varam pateikt, ka arī rezultāti ir vien un tie paši. Jo mēs taču visi zinām, ka 2 reiz 3 ir 6 un 3 reiz 2 ir 6. Tāpēc ja jūs paņemsiet dažādus grupēšanas paņēmienus, tad jūs grupējat pēc dažādiem elementiem. Rezultātam jābūt vienam un tam pašam. Nu tā, paldies par uzmanību, jauku dienu!